Un Hegrieta neviens cits kā Kristaps TV, jeb KTV Mērčups, jeb KTV, bet ir viena problēma. Mēs tā kā visi cilvēki vienādi, mēs šitā sēžam, tupā, skrulinam telefonu, ripinam. Un meklē kaut ko no LED. Es kaut kā mājas lēnām, mēs skrulinam. Nevar atrast, ko mēs vēlamies, visas cenas ir dārgas, nezinu, ko lai daram, ko lai pērk. Bet viens izcinājums, sadarba ar Pretty Cent Shop, ir iespējams daudz LED gaismu iegādai. Protams, shops var tagad tur vēl iepērkās būs, jo tur būs LED austiņās, tur būs amazing shoppings. Tātad sadarbībā ar viņiem esmu ticis pie Global Bumbu. Es mēs jums tā kaut kā parādīt, kā šis izskatās šāds. Ir pieejams. Es nezinu, vai tagad vēl pieejams. Es ļoti atnesu paskatīt mājas tāpat pirms sāk. Un otrs ir kristaliska bumba, kas ir tiekam daudz arī mājas interesi šitādi bumbi, kur apakšu tāda rozveidi veidojas. Arī tur tāds var iegādāties. Tur pēc laika preces tiek noņemts un preces parādi saka jauns. Tu visu laiku mainās. Bet ne par to iesastāts, ja es cik tālāk esmu tikuši, ar mani atlaižu kodu KTV, jau aprakstā būs links, kur jūs varat tikt pie 10% atlaid jebkuram pirkumam. Tā kā sekot aprakstā linkam un tiks uz Pretty Cent Shop linku, kur jūs varat iepirkties un jūs tiek 10% atlaid ar manu promokodu KTV. Bet sākam video! Tā video sāks ar to, kad par to, ko es biju stāstis, bija narkotikas vielas, cigaretes, piemēram, narkotikas, cigaretes, alkohols, viss kāds kopsum, kā narkotikas vielas. Gribēju pateikt to, ka jebkurš alkohols, sāks alkoholu, pēc tam ies pakāpes, sāks to, ka alkoholu lietojot, cilvēks nepaliek negudrāks, bet viņš paliek debilāks, muļķāks, neapzinās, ko cilvēks dara. Ir cilvēki zinām arī to, kas dēļ alkoholi ir pašnāvību uztaisīs. Ir cilvēki, kas vienkārši nositās dēļ kā, tāpēc, ka lieto alkoholu. Un tāpēc neviens, tagad, ka tojas Jāņi, tagad mums tieši alkohols brīdis, tad jau visi rociņi, Jāņi tojas, alkoholi, aliņi. Nē, pamēģiniet nosien svēku bez alkohola. Pamēģiniet. Jūs redzēs, ka svēki izskatās pavisam citādāk. Svēki būs īpašāk. Nevis ir piedzert aliņas, vai šņabīt, vai viski, ko es tur dzeru, vienalga rumu, vienalga. Un pēc tam nākamā diena mocas no pohām, oi, bļāns, man ir pohas. Kā es saka, nosvinu, es neatceros. Paņem skaidru nosvinu. Tāds ir pilnīgi visi fragmenti, labākos mirklis. Un tā ir īsti svēks cīnieši, ne alkohols. Alkohols ir arī smadzenes šūns, sašaurina un boja visu pilnīgi maksimāli dzīvi. Tas ir viens. Otrs, pie ko es biju teikt, ir to, kad saistībā ar narkotiskām vielām, kas ir nelegālās, kas Latvijā nelegāls, jebkuru narkotikas vietas, ko tu lieto, ir nelegāls, sāks ar to dabūja ar kriminālu punktu, kriminālu atbildību un vispārējais. Tas ir viens. Otrs, lieto narkotikas, cik es pats ievērus un cilvēki, esmu ļoti daudz cilvēki lieto un zināmi, citi, kas uzpīva, citi, kas šņauc, citi, kas ēd ripas, viņi ļoti daudz veidi, tie, kas nezinu. Un cilvēki, ir labāk viņiem dzert, nekā lietot narkotikas. Jo cilvēks, kas salieto narkotikas, viņam var mest gļuki, kas ir gļuks. Tad var izskatās, kā sērkots, piemēram, kā baļķis, kosmos pēkšņi, un kāpēc, neziniet, nejautiet man, nezinu, man tā ir stāstīts. Nevis viens, bet vairāk cilvēki. Un ir tā, kad salieto narkotikas cilvēks ir iegājis citā pasaulē. Ja es dzīvoju uz pasaules vārda Zeme, kur jūs šobrīd staigājat, elpojat, tad tajā brīdī viņi dzīvo kosmosā. Viņi nesiedz, ko viņi dara, ko viņi nedara. Ir tā, ka viņi arī lietojot narkotikas, viņi arī bišķi spēcīgi, ja muskuļu spējas ir ļoti, kā saka, spēcīgāks, un viņi nav iespējams satraumot. Tāpēc ir
ir tādas lietas, kad viņi ir spēcīgāk, muskuļaināk, nu, neteiks tā, tā ir uzpīpēs, uzreiz man bicīts, nē, tā nav. Viņi vienkārši fiziski uzreiz muskuļaini. Tu nevar, ja, piemēram, tie, kas nelieto narkotikas, piemēram, bokseri, vai arī tie narkotikas, kas ir tā, nu, parasti puišai, un ja tā divi puiši var tvinnetvints, jā, tāpēc, ka viņi salietoši, viņi nejūt nesāps neko. Tāpēc arī, es saku, narkotiskam arī ir ļoti daudz cilvēku arī miruši, ļoti daudz. Man pat ir zinām cilvēku, kuri miruši, tikai fucking narkotikām. Un arī piesās pie trešā tēma, cigaretes. Tagad es metu nost, mani jau sāk jau jāli pa viņiem, ir cigaretes, ko mēs pīpējam, jau sācamies, jebkur narkotiska vietlas lietošana, jebkurs ir karīgs bērnu veselībai. Ir cigaretes, kur iekšā ir, es jums tos parādīšu, saucās iekšā ir tabaka. Tie, kas nezinu, kas ir tabaka, es jums tos parādīšu. Tabaka izskatās šādi, ko mēs visi pīpējam iekšā. Uzpīpēt, ķipa, cilvēks samazina savu stresu. Jā, tā ir, bet īstenībā tā nav. Tu, tā kā es, piemēram, esmu aktīvais pīpētājs, es tā mazāk pīpēm, gribas visai ēst, visam meklēt kaut ko uzgraust, vai aizstāt cigaretes. Bet tie, kas nepīpē, es nezinu, kā jums tur ir sistēma, jūs liekas komentārus, bet tie, kas pīpē un met nos pīpēs, viņi paliek apaļīgāk, viņi paliek masa. Tas jā, paliek masa, un visu laiku ēd un nekad nevar piebaroties, jo visu laiku tev vairs mutē nav kustināšana. Jo, kad tu ievēlk, tev uz to brīdi, kad uzpīpē, citiem ir pusstundu, citiem ir 5 minūtes, kad uzpīpē. Viņam mut visu laiku, nu, ķipā kustās, nu, nav šitā, kā pīpē. Un kad kustās, nu, lūps, un tu ievelk iekšu nikotīnu dūmus. Tagad tu nepīpē, kā atmet, tu gribi ēst, tu nav, ko vairs ielikt mutē, kaut cigaretes, vai cieti paši saltiņi, vai vape. Tās lietas, ko vairs nevievās mutē. Es nav samaitāts, nē, citu neko neliek mutē, tikai tos 3. Bet kopsumā, ko es vispār pateikt jauniešiem, kas uzsāk vispār to lietu, ja uz 1. vai 2. dienu labāk nesāc, jo tikt no vaļā, no visam vielam ir grūti. No alkohola vēl var tikt vaļā, bet no narkotikām vai no cigaretu ir nereāli tikt malā. Es narkotikas nelietoju, uzreiz saku, tie, kas man tā dirsis čatā, jā, kā tu lieto narkotikas, fuck up. Bet es pīpēju tikai un lietu alkoholu. Bet labi, alkohols tad mazāk lieto. Bet jebkurā gadījumā narkotikas un cigaretes, kas tie, kas uzsākuši vai vispār sēž, atmest ir ļoti grūti. Es respektēju tos cilvēku, kas viņu vispār varēja atmest. Tā kā es cienos tagad ar alkoholismu tik galā, bet tā pīpēšanas netiek galā, vēl es cīnos un daros, bet es tiek pakāpeniski uz priekšu. Es atvainojos. Bet jā, tas ir 1, 3, 1, 2, 3, kurš bija paliktos pateicis. Nākamais, pie ko es vēl lielāku sižetu pateikšu, ir to, ja jums nav 18 gadi, pat neķerāties visiem šitiem sūdiem klāt. Alkohols, tabaka, narkotikas. Aizmirstiet. Viss. Labāk tos jūs 18 gadiem, jūs labāk ejiet skolā, mācieties, atdabojat zināšanu, izauciet pēc skolas, kad ejiet uz vidusskolu, augstskolu un tieciet uz saviem mērķiem. Nu, ja jūs nav mērķi, tad jūs nocerties un tu pārējiem visu ielas dzīvo. Nav problēma. Bet jā, ja jums ir mērķis, cīnāties par to un neskaties no vecākiem piemēru. Pirmkārt, neskaties no vecākiem piemēru. Jā. Labi, es šo tieši videoklipu beigs, jo man tāda ideja ienāca tikon Instagramā. Tas uzfilmēju. Jā. Bez tēmas videoklips kā vienmēr. Bet fucking, kas teica, kādreiz fucking bullshit. Bet jā, jebkur gan jau paldies, skaties, ieliks komentārus savas idejas. Aprakstā būs links uz partnership Pretty Cent Shop, jeb cent, kaut kurš viņa izrunā. Un tiksimies jau nākšu videoklipu, nospiežu like, pašērojiet. Šeit vidīgi tālāk. Un tie, kas nezin, Twitchā
man iet arī drīz aktīvi laivi. Aprakstā links. Visa informācija aprakstā links. Es vēlos jums pateikt. Paldies, ka skatījāties. Pirmie cits, kā tev mērķu. Un ja kādiem interesē man mērķu, apakšā arī Instagram būs atrodams. Līdz nākamai reizei. Un tagad es čiloju tālāk. Tikmēr mums aprīnot lampiņu. Wow! Skaista lampiņa. Kristāli. Pats skaties, visu labu.